Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Pēc tirgus liberalizācijas. Bet to bija jāzina mums un ar to jārēķinās jau no 8. gada, vai ne? Bet, protams. Jā. Kamparkungs, tas ir jautājums jums. 9. gadā, kad jūs arī bijāt ministrs, te viens, kas man ir izkopēts rakstīņš 29. septembrī, jūs sakat, Kampars sola elektroenerģijas tarifi nākamgad nepieaugs. Ja mēs ejam pēc šīs loģikas, ko jūs tagad tikko mēs dzirdējām no Zariņa kunga un no Baris kunga, tad jums vajadzēja šai mirklī teikt, draugi mīļie, bet ilgi vilkt mēs nevarēsim, viņš pieaugs un 11. gadā mēs pamodīsimies ar plus 20%. Jūs nevienu vārdu nekad par šo neesat teicis. Iznāk, ka jūs melojāt tautai. Bet šobrīd mēs arī neredzam, it sevišķi Latgalē, neredzam skaidru bildi, ko ta Latvijas Energo ar saviem 40 miljoniem peļņas izdarīs latgalīšu labā. Es runāju par elektroenerģijas piegādi. Un tad skaidri jāsaka, ka tie 40 miljoni aizgāja valsts budžetā. Kā ir redzams mūsu organizētās aptaujas komentāros, ka ļoti daudzas mājsaimniecības, kurās ir sevišķi ir bērni, cilvēki nav spējīgi iekļauties tajos 100 kWh. Tas ir tas stāsts. Man ir kaudze ar pastiem, kas ir izmisīgi īstenībā traģiski, kas ir, pie tam viņi visi saka, mēs noticējām, tā skaitā tev, Kampar, ka jāiet uz zaļo enerģiju un kredīta naudiņās ielikām siltumsūkni. Un mums siltumsūknis, plus gludeklis, plus veļas mašīna, plus 3 bērni, plus viņiem dators, mājasaimniecībā. Jā, kurā mēs esam trūcīgi, vai tagad kļūsim trūcīgi daudzbērnu ģimenē, ir patēriņš 5 reizes lielāks. Vidējie ieņēmumi ģimenē pret patēriņu, kāpums, kurš šajā gadījumā nevar būt pārāk liels, lai ģimene varētu normāli dzīvot šajā situācijā, kad joprojām... Cik ir? Kāda ieņēmuma pret patēriņu? Kāda ir proporcija? Nē, šī proporcija tiešā veidā tādā veidā nav rēķināta, bet ja mēs zinām, ka tieši riska grupas vienmēr ir daudzbērnu ģimenes konkrētajā gadījumā, ja mēs redzam to, ka ir vesela kaudze iedzīvotāji, kuriem joprojām nav darba, ja mēs redzam, ka joprojām sociālās problēmas uz pašvaldību pleciem ir un gūstās, tad mēs nevaram nerunāt par ļoti skaidru sociālu atbalstu virzienu. Kamparkungs, man liekas, jūs nepārzināt pats savas politikas dokumentus Latvijas valstī. Ir tāda enerģētikas attīstības pamatnostādņu garš dokuments. Ir spēkā, vai ne? Neviens neapšauba. Tur ir teikts, ka ir politikas mērķi, kas tai skaitā sekmē enerģētikas politikas mērķi, kas sekmē ekonomisko izaugsmu un dzīves kvalitātei nepieciešamo resursu pieejamību. Dzīves kvalitātes uzsver, nevis izdzīvošanu. Un iedzīvotājiem enerģijas pieejamību. Tur ir gan indikātori. Indikators ir, jūs zināt, tagad atcerējāties, ja nezināt to. Ir 2007. gada. Kāds ir indikators? Kāds ir indikators? Zināt indikātors? Droši vien no galva šobrīd nezinu. Tad es jums palasīšu priekšā, lai paaugstinātu sasniedzamais indikators, lai paaugstinātu iedzīvotāju pieejamību un pietiekamību enerģijai 2010. gadā, paskatāmies kalendāru, un jūs bijāt ministrs 2 gadus līdz tam, vidēji mājasaimniecības maksājumi par enerģiju no kopējiem ienākumiem nedrīkst pārsniegt 10%. Atļaujiet man nokomentēt šo dokumentu. Cilvēki sāk smieties. Atļaujiet man pajautāt, kāda vēlna pēc mums ir tāds dokuments. Tika pieņemts. Jūs jau labu piemēru pieminējāt, kurš, teiksim, lielisks piemērs tam, kur mums vajadzēja parādīt savu muguru kaulu un vajadzēja parādīt savas smadzenes. Ka nevis vienkārši kā arī ēst to, ko mums iebaro Eiropa, un saka, jūs nepaņemsiet pēc iespējas vairāk to zaļo enerģiju, sev saražosiet šos 40%, kurus mēs tagad saķēruši galvas, domājam, kā mēs viņu tagad pildīsim, Arī tagad, pašlaik, mums ir tāda iespēja nodemonstrēt savu mugurkaulu un apstāties un pateikt, stop, mums to vajag, mēs tā kā nozombēti trusīši, izējam jau no tām nostādnēm, ko citi mums ir uzlikuši, kas saka, Latvija uz priekšu, pērkiet mūsu importētās tehnoloģijas, maksājiet miljonus, lai viņi iet mums, jūs esat malači, varbūt jūs paņemsiet vēl vairāk, mēs sakām, jā, mēs esam malači, ejam, būsim paši zaļākie, tās visi ir muļķības. Tas ir vienkārši, mēs esam pavilkušies un tagad esam, tādās ziepēs ejam, ja mēs runājam, kāpēc uzskat, ka mūsu tarifs celsies, es par to esmu 100% pārliecināts. Mēs te varam tamborēt smadzenes sabiedrībai, cik mēs gribam. Nākamais, ļoti svarīgais jautājums. Visam šim ir mērķis tikai nodrošināt konkurentspējīgu tarifu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un ilgtermiņā ar drošību,
ar zemu tarifu tomēr būt vienam no līderiem Eiropas Savienībā. Tas ir, manuprāt, priekšvēlēšana runās jūs esat uztrenējies labi, bet šitos te tekstus jūs varējāt pateikt par 8,2, 10,7 un tikpat labi rulēsiet uz 15,8 tarifu. Ja? Starpības nav nekādas. Piegādes drošums varbūt ir no Visagīnas, varbūt no Kaļiņingradas, varbūt bez ātuma, varbūt ar atomstaciju Latvijā, varbūt ar Oglēnu Liepājā, varbūt nē. Cik liela finansējuma? Kungs, ja mūsu Par pašvaldībām šo to zinošās. Nē, bet, Dombara kungs, ja pat labam potenciālai investori klausās mūsu raidījumu. Vai vēstniecības viņam atreferē? Jā, vai vēstniecības. Viss tas ir, es atvainojos, gala sākums.